Labdien, Ulta Pabērs kungs. Labdien! Jāpiebilst, ka šodien Latvijas studijā viesojas Summer Sound direktors. Kurā brīdī tas kļuva pārvērtās no tāda entuziastu pasākumu uz tādu nopietnu biznesu ar ievērojamiem riskiem? Tur nedaudz vēsture. Tad jāpastāsta. Summer Sound, tad, kad beidzās Baltic Beach Party 2010. gadā, 2011. gadā to sāka organizēt Uldis Akselrods. Un viņš to darīja 2 gadus. Es viņam tur dažādi piepalīdzēju. Un tad es pieslēdzos tīri tā, finansiāli un kā dalībnieks 2013. gadā. Bet tā pats tīri organizēt, tā kā festivāla organizators, kas arī reāli to dara, tas ir no 2018. gada tikai es to daru. Pirms tam bija dažādi cilvēki, kas to organizēja. Es biju tīri finansiāli vairāk iesaistīts tikai. Bet es domāju, ka tas pasākums jau no paša sākuma tā kā uzņēmums ir dibināts un es domāju ļoti nopietniem plāniem. Tas laika gaitā dažādi ir mainījies un varbūt pēdējo 5-6 sezonu laikā ir nostabilizējies tāds tā kā stabils uzņēmums, teiksim tā. Jā. Man liekas, tā Summer Sound priekšrocība viena ir tā pludmale, jūrmala, vasara. Kāda ir šī sadarbība ar pašvaldību un vai tas festivālam palīdz, ka tas ir piesaistīts vienai konkrētai vietai? Tam ir savi plusi un tam ir savi mīnusi. Ja mēs skatāmies uz to vietu tieši kā tādu, ka tā ir pilsēta, pludmale, tā ir unikāla kombinācija, kad principā tajā pašā laikā tu vari justies kā būdams kaut kur projām no lielpilsētas, jo tur ir jūra, parks, zaļš, viss, un tu vari vienā mirklī aizmirst, ka tu esi vispār pilsētā atrodies. Un tādu vietu nav daudz, un tā ir diezgan unikāla, un tā ir priekšrocība. Atkal no otras puses ir tomēr attālums no Rīgas, dažādi resursi ir tālāk, kas nepieciešami festivāla organizēšanā, un arī tomēr ir kaut kāds teritoriālais ierobežojums. Jā. Tas tā nav zaļa pļava, kurā var bezgalīgi plesties plašumā, mums arī kaut kādi ierobežojumi ir, un es domāju, ka jāskatās jau kaut kādā brīdī, jau mums būs kaut kādi arī soldauti, jo, teiksim, es domāju, sestdienas dienā būtu jāskatās, vai sestdienas diena jau nebūs piepildīta pilnībā, kad tā kapacitāte būs piepildīta. Bet, tas jau nekas, tāpat mēs kvalitatīvi varam augt, un jā, to mēs arī darām. Kāda veidojas sadarbība ar pašvaldību? Mums ir ļoti laba sadarbība. Mums ir pavisam neliels finansiāls atbalsts. Gadu gaitā viņš tur mainīja šurpu turpu. Viņš aptuveni tā kaut kāda, nedaudz virs 3% no budžeta, no tā, kas mums ir nepieciešams. Lai festivālu uzrīkot, viņi mums finansiāli atbalsta, bet mums ir ļoti laba sadarbība dažādiem pašvaldības dienestiem, kas mums palīdz un sadarbojamies, un dažādas gan visas satiksmes organizēšanas un pieejamība visam. Tā ka, ir laba sadarbība mums pašvaldība. Ņemot vērā, kādas ir tendences pasaulē, festivāliem, brīvdabas festivāliem ir problēmas ar pastāvēšanu. Tam droši vien varētu būt vairāk iemesli. Pāris gadus atpakaļ mēs piedzīvojām šo Covid-19 pandēmiju, kas mainīja cilvēku paradumus doties ārpus mājas, dažādi finanšu izaicinājumi. Vai šādus festivālus rīkot, jūsuprāt, ir ilgtspējīgs biznesa modelis? Es domāju, jā. Jautājums ir, cik lielā apjomā un cik daudzskaitlīgi un tie pasākumi, cik paralēli daudz tādu pasākumu var notikt, bet noteikti būs kaut kāda cilvēka daļa, kas grib doties projām no pilsētas, grib doties projām no tās urbānās vides un no savas ierastās vides, teiksim tā, aizbraukt kaut kur projām, piedzīvojumā, izbaudīt nedēļas nogali, mūziku, dabu, dažādas atrakcijas, piedzīvojumus. Tā ka
Tā daļa vienmēr būs. Jautājums, cik liela tā daļa no cilvēkiem būs. Bet, jā, es domāju, tas ir. Vēl ir jautājums par, cik lieli tie pasākumi. Es domāju, ir vieta daudziem nišas pasākumiem, atsevišķu mūzikas žanru, teiksim, vai hip-hops, vai smagais metāls, vai kaut kas tam līdzīgs, kas, ja ņemam mūsu geogrāfiju, tad tas ir kaut kādi 2000, 3000, 4000, līdz 5000 varbūt tādi pasākumi, kas ir nišas. Cik ir vietas tādiem lielākiem daudzdienu pasākumiem, to laiks rādīs. Pagaidām mēs vēl pamazām augam. Tā ka mēs nevarētu teikt, ka mēs kaut kur iet uz leju. Jā, tā ka Summersounds pagaidām vēl aug. Ne strauji, bet padrusciņi katru gadu klāt nāk. Kāds ir mērķis? Mērķis ir panākt to, ka Summersound kļūst par tādu populārāku arī turistu izvēlētu gala mērķi? Vai tomēr tas koncentrēšanās notiek uz vietējo auditoriju? Jā, ar to ir interesanti. Es neuzskatu, ka Summersounds kaut kad kļūs par tādu būtisku turistu galamērķi kā vienīgo galamērķi. Es domāju, ka Summersounds ir ļoti labs papildinājums tiem viesiem no ārzemēm, kas jau Latvijā ir, no tālākām ārzemēm. Cits stāsts ir par Lietuvu, Igauniju, tur tiešām mēs arī varētu būt tā kā vienīgais galamērķis, ja teiksim, ceļojumam. Bet tālākām valstīm tas piedāvājums, mūzikas un pasākumu piedāvājums ir plašs. Centrālā Eiropa, Skandināvija, viņiem ir pietiekami daudz festivālu, ar daudz lielākiem budžetiem, ar daudz labāku programmu, dārgāku programmu, teiksim, kur mēs nespēsim konkurēt. Un viņiem izvēlēties aizbraukt uz savu vietējo festivālu vai doties uz Latviju, kur tas piedāvājums ir līdzvērtīgs vai netik tik plašs kā viņiem, tas nebūs vilinoši. Es nesagaidu, ka mēs būsim galamērķis tālākiem ceļotājiem. Bet savu daļu mēs, es domāju, no tiem, kas apmeklē Latviju, mēs varam piesaistīt, viņi var apvienot. Tāpat ir cilvēki, kas ceļo līdz grupām, teiksim, kam pat ļoti tuvu kādu grupu vai izpildītājs. Un tad tas ir līdzīgi, tas ir redzams arī ar lielajām grupām, kas atbrauc Latviju. Ir kaut kāda daļa, kas brauc viņiem līdzi no viņu mītnes zemes un ceļo līdzi. Jā, tāda arī. Skatās uz šo pašu festivāla uzbūvi. Jūs pieminējāt, ka tas tomēr pamatā ir uzņēmums. Jā, Summersound. Tas ir uzņēmums. Jā. Tas nav tā, ka mēs pabeidzam vienu festivālu, ir kaut kāda pauze, un tad mēs sākam strādāt pie tā tālāk. Tas ir visu cauru gadu. Tas visu cauru gadu, tāpēc, ka mēs biļetes tirgojam visu cauru gadu. Festivāls beidzās svētdien 6 no rīta, un svētdien pēcpusdienā sāk tirgot biļetes uz nākamo gada festivālu. Mēs izziņojam nākamo gadu svētdien pēcpusdienā. Tā, ka tas ir cauru gadu pasākums un darbs pie tā teiksim, pašlaik jau mēs strādājam arī pie 27. gada festivāla. Jā, tas nav tikai darbs pie šī gada festivāla, bet tas jau ir gadu uz priekšu un varbūt pat arī kaut kādā ziņā pat vēl tālāk. Tas ir bezgalīgi, tāds nepārtraukts, nevis bezgalīgi, bet nepārtraukts process. Festivālā ir pastāvīga komanda, tā teikt, darbā ir 4 cilvēki, kas pastāvīgi strādā festivālā, ir daudzi apakšuzņēmēji, kurus mēs piesaistam gan visu gadu garumā, gan tieši tuvojoties festivālam, gan ir daudz darbiniekus, kurus mēs pieņemam darbā tieši uz festivāla laiku, tā ka tas ir, bet tas ir visu caur gadu garumā, jā, tas ir. Kā ar brīvprātīgiem? Vai Summersound piesaista arī šo daļu, vai tā kultūra vispār Latvijā saglabājās? Summersoundā nekad nav bijuši un nebūs brīvprātīgie. Kāpēc tā? Tāpēc, ka es uzskatu, ka pirmkārt mums tie cilvēki, kas pie mums darbojās, ļoti, ļoti maza, tā teikt, kadru mainību, tā teikt. Mums varbūt no gadu uz gadu varbūt viens no komandas, kas mums tas kodols, kas savācās
uz festivāla laika ir kaut kādi 30 tādi teiksim, speciālisti, tas viņi saukt. Jā. Un tie no gada uz gadu tie paši ir, varbūt 1, 2 pamainās no gada. Tas viens un otrs ir, es uzskatu, ka cilvēkiem, kas darbojās festivālā, ir jābūt ar atbildību, lai es no viņiem arī varu prasīt to darbu kārtīgi izpildīt, un tam ir jābūt algotam cilvēkam. Viņš nāk uz festivālu strādāt. Brīvprātīgiem ir grūti organizēt, mēs neesam, Summersoundā nekad nav bijuši brīvprātīgie, un mēs arī pie tā turamies. Jā. Tas citādāks. Ja tas ir uzņēmums, kas strādā visu laiku, tur nav kļūdām iespējas. Jā. Mēs esam diezgan efektīvs uzņēmums tādā ziņā, kad mums, tā mēs teiktu, ar resursiem nešķaidamies un turam minimāli iespējamo, lai varētu izpildīt visu tas, kas nepieciešams. Jā. Kā jūs izjūtat inflācijas ietekmi? Kā šis viss atspoguļojās nozarē, jo tomēr gan šīs skatuves izbūves, gan tas viss skaisti sveicās diezgan lielām izmaksām, plus vēl arī mākslinieku honorāri? Tur būtu jādala tās izmaksas. Ja mēs runājam tieši par festivāla izveidošanas izmaksām tieši, mēs saucam production, tas tā kā, lai to uzorganizētu pasākumu, neņemot vērā saturu, māksliniekus. Tur ir interesanti, tur ir tādi diezgan lieli lēcieni ir bijuši, ja mēs ņemam pirms Covid, pēc Covid, tad no 19. uz 22. gadu principā visas izmaksas nodubultojās. Tur kaut kāds 90% bija pieaugums, milzīgs lēciens. Pēc tam bija uz 23. gadu bija vēl viens lēciens, kaut kādi 30%, kad visi saprata, kas notiek un kas un kā, un iespējams tas ir arī kara ietekme un tā tālāk, bet jebkurā gadījumā vēl bija 30%. Pašlaik es teiktu, ka nākamajos gados, tur 24, 25, mēs esam noturējušies tādā mērenā inflācijas pieauguma režīmā. 4-5% pieaugums tām izmaksām ir, bet tas jau vairs tāds saprātīgs, un tas kā visām izmaksām valstī. Bet, tieši tādi divi bija būtiski lēcieni, no tā 19. uz 22. un no 22. uz 23. Tur bija būtisks izmaksu kāpums. Un kā tas maina cenu politiku? Mēs nevaram tik strauji cenas nodubultot. Cik es atceros, tad uz to 23. gadu, uz 22. gadu mēs par kaut kādiem, nezinu, pat 20-25% laikam pakāpinājām. Tad padrusciņai liekam klāt. Mēs cenšamies panākt, mēs varam celt gan cenu, bet mums arī apmeklētāju skaits pieaug, un tā mēs arī tad tiekam galā. Es domāju, ka jebkurā gadījumā tās cenas ir, pie mums ir, cena ir godīgi tik tālu, kamēr ir kāds, kas par viņu ir gatavs maksāt. Un ja mums tas apmeklētāju skaits nekrītās, bet drusciņi arī pieaug, tad es domāju, ka tā cena ir adekvāta. Viņi salīdzinot ar citām geogrāfijām, kaut vai kaimiņu valstīm Lietuvu vai ņemam tālāk tur Poliju vai Centrālu un Rietumu Eiropu, mums ir būtiski zemākas cenas. Tādā ziņā tieši uz festivālu, ja mēs salīdzinām, nerunājam par citām kategorijām, bet teiksim par festivālu un tādiem izklaides pasākumiem mums ir mazākas cenas, viņas būtu jākāpina, bet jāskatās arī tā pirktspēja, mēs jau nevaram strauji celt, tas pamazām jāliek ir klāt, bet ja tā salīdzina, tad tā festivāla biļete ir tāds viens Rimī veikala apmeklējums, principā. Tas pirkuma gross ir viens liels kārtīgs nedēļas iepirkuma gross, un tas ir viens festivāls. Tā, ka tas jau nav arī nekas tāds, kas būtu krājams pusgadu. Lai gan mēs arī nākam pretī arī šajā ziņā, jo es nezinu, vai vēl kādam citam tā ir, bet mums pieņemsim ir iespējams biļetes iegādāties uz nomaksu. Cilvēki var sadalīt maksājumu 3-4 mēnešos, un lēnā garā sakrāt. Tas jaunai paudzei, es domāju, ir svarīgi un būtiski, kad var, mēs esam tādi. Un tas mums jau 3-4 gadus jau tā ir iespēja tāda. Un daudz cilvēku izmanto, 1000 cilvēku tā pērk biļetes. Tā kā viņi sakrāt pamazām, jā. Jūs pieminējāt par šiem lēcieniem izmaksu ziņā. Es atceros pirms pāris gadiem tieši tāda arī bija signāli, ka nozare īsti nevar tikt līdzi mākslinieku honorāru pieaugumam.
Kā jums izdodas, vai tur ir kaut kāds, vai nozara pati ir izlīmeņojusi šīs honorāru jautājumu un aspektu? Nu, tur arī ir, teiksim, interesanti. Es dalītu daļās. Ja, ir lielie ārzemju mākslinieki, kas ir viens stāsts, jo nu, tur, protams, ir būtisks pieaugums izmaksās, un ja mēs gribam noturēt to līmeni un augt, tad tur ir jārēķinās ar būtisku pieaugumu šajās izmaksās. Un es pat tur nevarētu baigi daudz komentēt, tāpēc, ka es nezinu, cik šī gada mākslinieks, ko es šim gadam sarunājos, cik viņš maksāja pirms gada vai pirms 2 gadiem. Ja? Es runāju tieši par konkrēto gadu, bet cik zināms, tad būtiski tās izmaksas aug. Un otrs ir, ka mums jau tas aug arī no tāda, ka mēs ņemam aizvien teiksim, augstāk mēroga tos māksliniekus, kas pēc būtības jau ir dārgāki. Ja? Tā, ka tas mums pieaugums ir divas reizes vai 2 virzienos sanāk. Tur ar to ir jārēķinās, un tur neko nepadarīs, un lai mēs gribētu noturēt to kvalitāti, tur tas izmaksas pieaugums ir. Cits jautājums ir par vietējiem māksliniekiem. Es teiktu tādi vidēja un vidēji un mazākiem māksliniekiem. Tur es teiktu, ka baigi lielais pieaugums nav pēdējos gados un vispār, jā, jo viņiem svarīgi ir būt festivālā. Un tas ir godīgi, un mums ir dažādi bijis. Citreiz es pakaulējos, viņi panāk mums pretī. Citreiz man ir bijuši vairāki gadījumi tādi, kad mākslinieks paprasa vienu summu, un es viņam saku, nē, tu maksā vairāk, un es tev samaksāšu vairāk. Tāpēc, ka man ir kauns tik maz maksāt māksliniekam, cik viņš ir paprasījis. Tas ir par mazajiem, es tā vairāk. Lielajiem ir cits stāsts, tie, kas taisa savus lielkoncertus, arēnās, stadionos. Un, tur ir individuāli kāri, kur citi kāpina tās cenas, citi nē. Tas mums ir tādas dažādas attiecības tiem māksliniekiem. Un ar citiem ir izveidojušās ilgtermiņa attiecības. Un, jā, tā ka ir dažādi. Jūs pieminējāt par šo biļešu politiku, kā var nopirkt biļeti izmaksāt ilgākā laika posmā, bet varbūt jūs varat piekrist vai arī gluži pretēji nepiekrist, kā ir ar to biļešu pirkšanu dinamiku kā tādu, jo vai nav tā, ka cilvēki pērk biļetes pēdējā brīdī, vai skatās, kāda būs laikapstākļi, jo Summersound pludmalē notiek, tur galīgi nevar ietekmēt, kā tur ar to finanšu kaut vai prognozēm gada griezumā, ko var, ko nevar un kā tur vēja sastāstiet. Jā, tāpēc mēs tirgojam caur gadu. Tāpēc protams, mums ir svarīgi pārdot pēc iespējas vairāk biļetes, pēc iespējas ātrāk. Bet, grozies kā gribi, tāpatās, es teiktu, kaut kādi gandrīz 60% no biļešu pārdošanas ir pēdējās 3 nedēļās. Tas nozīmē, ka uz to brīdi, kad es esmu, labi, ja pusi biļešu ieņēmumi man ir realizējušies, man jau ir viss vai jau nomaksāts, vai man saistības ir iestājušās, lai to festivālu uzrīkot, jo 3 nedēļas vai mēnesis pirms festivāla jau mainīt vairs nav iespējams neko. Kāds viņš būs, tāds viņš būs, viņš vienkārši ir jārealizē. Tas ir mūsu risks. Pie tam, ja ņem vērā, ka tā rentabilitāte festivālam ir ļoti, ļoti neliela, teiksim, procentuāli, tad principā būs peļņa vai zaudējumi, to tu saproti pēdējās dienās. vai cik tās biļetes nopirks pirms festivāla tieši vai pēdējā tieši pie ieejas. Jā, tas ir liels risks. Jā. To ir iespējams apdrošināt, bet pagaidām tas ļoti dārgi to apdrošināt. Teiksim, mums vēl tas nav tieši tādu risku, kad būtiski kaut kas ietekmēs un biļetes nepārdosim. Bet mēs tāpat tās dažādas akcijas, mēs dažādas piedāvājumus cilvēkiem piedāvājam. Mums uzreiz festivālam beidzoties ir tas blind sales, kad zinām tikai datumi, nav neviens mākslinieks. Un ir ļoti labs cenu piedāvājums, un cilvēki vairāk tūkstoši iegādājās tās biļetes, jo uzticās pasākumam, zina, ka būs labs jebkurā gadījumā un dosies tur. Jā. Cik jūs varētu atklāt par šo biznesa pusi? Protams, daļu ievērojumu, daļu veido šai biļešu ienākumu, kā ir kaut kādiem atbalstītājiem, sponsoriem. Vai sponsorēšana šādu kultūras izklaides pasākumu pastāv, vai tas jau ir izbeidzies? Pastāv.
Es varu teikt, ka mums aptuveni kaut kādi 5. daļa no ieņēmumiem ir no sponsoriem. Jā. Es domāju, tas tāda veselīga varbūt tā daļa no tiem ieņēmumiem. Un tur ir mainījies, jā, gadu gaitā arī tas ir, es teiktu, ka kādreiz pat bija varbūt nedaudz mazāk, tad varbūt ir pēdējos gados pat pieauguši tie sponsoru tā kā pienesums ir, tāpēc, ka festivāls ir sev pierādījis, ka ir kā vērtīga platforma, kurā realizēt savus mērķus. Un tas ir tas, kā mēs arī strādājam ar sponsoriem, ja kādreiz tas bija tīri tā, atrādīt zīmolu, veicināt atpazīstamību, tad tagad tie mērķi tiem sponsoriem ir dažādi, un mēs vienmēr ar viņiem runājam, ko jūs gribat sasniegt ar mūsu pasākumu, kā mēs jums varam palīdzēt, ko jūs gribat izdarīt tieši, vai jaunu produktu, vai kaut ko iepazīstināt, vai ir tagad pat tā, ka tie mērķi ir ļoti dažādi. Ir sponsori, kas nāk festivālā meklēt darbiniekus, teiksim, jā, nevis pārdot, bet iegūt kaut ko, jo tā ir ļoti laba vieta, kur ir ļoti daudz cilvēki, kas ir darba spēks un un caur festivālu tu vari piesaistīt, parādot sevi kā uzņēmumu, un tu vari savākt datus vai kaut kā ieinteresēt, lai pie tevis nāk strādāt arī. Tā ka tie mērķi tiem atbalstītājiem var būt pilnīgi interesanti. Tāpēc mēs vispirms aprunājamies, kādus mērķus viņiem, un tad mēs skatāmies, kā mēs varam palīdzēt tos mērķus viņiem sasniegt. Kā jūs veidojat to Summer Sound programmu, lai būtu cilvēkiem gan šīs izklaides iespējas, gan arī, kā jūs sacījāt, lai darba devēji var sameklēt savus potenciālos darbiniekus? Viens no tādiem, es domāju, ka mums arī tāda varbūt pat veiksmes stāstiem tas, ka mums tā programma ir ļoti dažāda. Tātad mums ir gan muzikāli, ir dažādi žanri. Tas nozīmē, ka tas ir dažādām paudzēm. Ja tur ir gan hip-hops, pops, tad ir elektroniskā dēļa mūzika, bet ir arī roks un alternatīvā un punki un viss kaut kas. Tas ir dažādām vecuma grupām un interešu grupām. Tas ir. Tāpat mums ir dienas programmas, kas ir, festivālā ļoti interesanta lieta. Visus gadus līdz šim ir bijis un droši vien arī būs uz priekšu, ka sestdienas pirmspusdiena ir ieeja bez maksas. Jā, Summer Soundā vienmēr ir bijis, kad sestdien no rīta līdz 3-4 ir bezmaksas ieeja, var nākt iekšā, visi, kas vēlās un skatīties, klausīties grupas, apmeklēt visu festivālu, apsīties, un, ja grib, tad vakarā atgriežās un nopērk biļeti, jā. Tā, tas arī tāds savādāk, jā, nekā citiem. Un mēs esam atvērti dažādi, un tur ir gan sporta aktivitātes, gan ir bērniem, ir savu bērnu pilsētiņa programma un tā dienas bezmaksas programma, un cilvēki var nākt vienkārši ar ģimenēm, vienkārši paskatīties, kā tur ir tajā festivālā. Ir dažādi ēdinātāji un tie paši, tirdziņš, mums ir brīnišķīgs tirdziņš, kur mums rauj ārā vietas īstenībā. Dažādi amatnieki, tas tirdziņš audzis pēdējos gados, tur būtiski ir pieaudzis, jā, tur nāk ar visādi piedāvā gan rotas lietas, gan kaut kādus arī pakalpojums vietas, tur apģērbi un izgraznot tos apmeklētājus, viss. Tā, ka tur ir interesanti. Tā nav tikai mūzika, tas ir piedzīvojums. Ja paskatās uz šo vecuma sadalījumu festivālā, tad tās ir, ņemot vērā šo programmu, izklausās, ka tās ir gan ģimenes ar bērniem, gan jaunieši, gan jūs nosedzat, man liekas, visu. Mums tā jādara, mēs savādāk nevaram, mums ir jānosedz. Reāli ir, mēs jau tur drusciņi arī analizējam to gan vecumu, gan geogrāfiju, no kurienes tie apmeklētāji ir. Principā mums puse ir zem 23 gadiem un puse ir virs 23 gadiem. Tātad, kāpēc mēs tā mēram? Mēs mēram, ka tie 23 gadi ir aptuveni tad, kad pabeidz augstskolu un kad sāk savu naudu tērēt, nevis vecāku naudu tērēt. Tātad mums ir pusi uz pusi, kas brauc par vecāku naudu un pusi, kas paši izvēlās un paši pieņem to lēmumu tērēt savu naudu šim pasākumam. Un, tas ir labi. Un tas ir, es domāju, ir mainījies, ja, teiksim, kaut kādā 10 gadus atpakaļ, vēl pirms Covid, tad vairāk Summer Sounds bija tāds tā kā jauniešu
būtiskāk, es teiktu, ka daudz lielāka daļa bija jaunieši. Tad pēc Covid tad mēs esam saglabājuši to jauniešu, bet būtiski pieaudzējuši to pieredzējušāku apmeklētāju, to auditoriju. Es teiktu, ka būtiskākais ir pieaugums kaut kur virs 30 gadiem. Ja? Tātad tie 30, 35 līdz 40. Tur ir tie, kas varbūt kādreiz nekad vispār neapsvēra doties uz Summer Sound. Tad pēdējos gados tādas ir vairāk. Viņu nav daudz ļoti, bet tas ir tomēr būtiski. Ir kaut kādi 11 līdz 20% tādi cilvēki. Tas ir svarīgi. Tas, es domāju, arī no tādiem no sponsoru viedokļa, arī, ka tā ir maksātspējīgāka publika. Un tas svarīgi, jā, ka es par to saku, tie 23 gadi, pusi tādi. Tas ir tiešām tie, kas cilvēki jau tērē savu naudu. Tas ir svarīgi arī sponsoriem. Un arī mums, kad mēs esam apliecinājuši, ka tas, ko mēs viņiem piedāvājam, interesē auditorijai. Jā. Tas tāds apliecinājums. Vai šis sadalījums kaut kā ietekmē arī tās gaidas, ko cilvēki sagaida? Ja tur, pieņemsim, vienai vecuma grupai, varbūt viņiem būs viss kārtībā, ja viņi nobalēs 2 dienas pēc kārtas, bet ir kaut kāda daļa, kuriem prasības un gaidas ir citādākas. Jā, tāpēc mēs to programmu arī tā liekam, lai kas vēlās var jau 11. pabeigt festivālu un doties mājās. Bet, tas ir gan par žanriem un tās grupas, un arī tā teikt, festivāla teritorija nedaudz tā ir iekārtota, lai drusciņi padalītu un pa interesēm, jo ja Pludmalē mums ir 2 skatuves, ir tīra, viena ir urbānā, kas tīra hip-hop skatuve ir, un ir lielā galvenā skatuve, kur ir galvenie mākslinieki un tādi, kas lielākām masām būtu vieta. Tā parkā ir vairāk alternatīvas, roķīgāks, punkis, kā pops, jā, tāda mūzika vairāk. Un principā tās 2 parka un Pludmalas zonas ir pilnībā pašpietiekams, jo tur ir 2 ēdināšanas zonas, ir gan parkā, gan Pludmalē. Visas labierīcības, viss ir pieejams abās 2 zonās. Un principā, ja kāds vēlās, var dzīvot tikai vienā un nemaz neiet uz otru un otrādāk, vai var staigāt no vienas uz otru un skatīties. Jā. Ja atskatās mazliet atpakaļ un ņem vērā jūsu iesaisti, tādu pilnasiņīgu iesaisti Summer Sound, vai rīkojot festivālu ir jūtama citu lielāku pasākumu ietekme? Viņu paliek, to pasākumu, to paliek aizvien vairāk. Bet man vienmēr prasa, kas jums tā kā, ko jūs jūtat vai nejūt. Principā jau mēs neskatāmies tikai uz mūzikas pasākumiem. Protams, ir lielie koncerti, ir citi festivāli, bet tajā pašā laikā ir dažādi pilsētas svētki, jā, dažādi arī sporta pasākumi. Sporta pasākums, viss uzskata sports, tā arī ir izklaide. Tas izklaides pasākums, tas budžets tam cilvēkam ir, cik ir, cits brauc uz festivālu, cits brauc uz hokeja čempionātu. Tērēt to pašu naudu cita veida festivālā, sporta festivālā. Jā. Tā, ka mums jāskatās, ir tas kopumā, un to pasākumu ir daudz. Mums jāatrod tā sava niša, sava unikalitāte. Varbūt ar tiem daudziem mazajiem elementiņiem, to, ko es saku, kas mums ir, kas varbūt citam ir pārsteigums, jā, kas mums ir gan tās biļetes, gan bezmaksas laiki, gan žanri, gan vēl kaut kas. Mēs veidojam tādu kopumu, kad viņš paliek pietiekami pievilcīgs, lai mēs varētu konkurēt ar visiem pārējiem. Jā. Kāds būs šī gada festivāls? Es domāju, ka tie, kas ir apmeklējuši iepriekš, tie nebūs vīlušies, tāpēc, ka viņi noteikti saņems to, ko viņi gaida. Protams, mēs cenšamies katru gadu pielikt kaut ko klāt. Šogad ir, es teiktu, ka mums ir vairāk ārzemju mākslinieku, vairāk tādu lielāku vārdu. Ja mēs citus gadus varējām atļauties 1, 2 lielākus māksliniekus, kas ir tiešām starptautiski zināmi, tad šogad es teiktu, ka mums tie tādi 3, 4 vismaz, ja ne vēl vairāk, kas ir tādi gan elektroniskās deju mūzikas, gan mums šogad arī Gogol Bordello būs, kas ir pilnīgi punkroks, un tas ir tā, ka mums ir vienlaicīgi dažādi žanri,
Un tie, kas būs pirmo gadu, nu, tiem būs ļoti foršs piedzīvojums, ja viņi atklās visu to, kas tajā Summer Soundā ir, par ko visi runā un nebija redzējuši paši vēl. Ja runām par šo programmu, kā jūs izvēlaties māksliniekus, kurus jūs pieaicināt uzstāties? Teikšu godīgi, primāri tomēr apmeklētājs, tātad ir jāpārdod biļetes un ir jāatved tie mākslinieki, kurus apmeklē, kuri ir interesanti apmeklētājiem, bet nu jau pieaugot tam apmeklētāju skaitam, var sāk atļauties kaut ko tādu arī vairāk, kas man pašam personīgi patīk, jo tāpēc varbūt tā punk un ska un roka sadaļa varbūt ir vairāk pieaugusi pēdējos gados, un mēs vedam vairāk tādus māksliniekus. Nu, es braukāju pa dažādiem arī, tā teikt, saucamies showcase festivāliem, pa tādiem, kur dažādās valstīs ir tādi, kur jauni mākslinieki uzstājas un iepazīst. Nu, es mēģinu atvest arī kaut ko tādu interesantu, ko cilvēki nebūs gaidījuši. Viņi atnāk, šitādi arī var būt, un tādas pārsteiguma elementus, jo ir lietas, kas ir stabilas, ir stabila lieta, ka būs interesanti lielie ārzemju mākslinieki, ir stabils pārbaudīts mūsu vietējie mākslinieki, kur vienkopus tik daudz mākslinieku, man liekas, nevienā citā pasākumā nav Latvijas mūzikas. Un tad ir kaut kādi interesanti atklājumi, kas no ārzemēm, kas varbūt mazāki ir, bet žanros un izpildījumā ļoti interesanti ir. Jūs pieminējāt, ka jūs augat. Jā. Kas ir tas plāns vai vīzija? Vismaz kaut kādu 3-4 gadu griezumā, par ko gribētos sasniegt? Nu, kaut kad drīz jau jābūt tam soldautam, kad ir kaut kādas, ja neviena diena, tad varbūt arī viss festivāls ir izpārdots. Jā. Nu, tas būtu tas svarīgais, kas ir arī tos riskus minimizētu, tas, ko mēs runājām. Jā, kad pašlaik mēs vēl nevaram tā atslābt, mums līdz pēdējiem brīdim ir tās biļetes jāpārdod. Nu, bet ja mēs varētu izpārdot festivālu, nezinu, kaut vai pāris nedēļas pirms beigām, ja, tas jau būtu ļoti, ļoti, ļoti labs mērķis, uz ko tiekties. Jā. To es arī jums novēlu. Paldies! Paldies! Paldies jums! Paldies!